Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Skola ir tā vieta, kas dod lielu daļu no tā visa, lai mazais pirmklasnieks uzziedētu un 12. klasē spētu labas domas un darbus dot citiem. Ceļš uz skolu ved ne tikai skolēnus un skolotājus, bet arī vecākus. Vecāki ir kā neredzams balsts, kas skolai var dot daudz labu ideju un padomu. Vecāki ir viens no skolas pamatakmeņiem, uz kura būvēt stabilu un drošu vidi mūsu bērniem. Katram no mums skola ir kaut kas cits. Vienam tā ir jaunas zināšanas, citam draugi un atbalsts, vecākiem tā ir drošā vieta viņu bērniem. Sakiet lūdzu, kas priekš jums ir Līvāna pirmā vidusskola? Līvāna vidusskola priekš maniem ir mani bērni. Tā ir skola, kurā mācās mani bērni, kuru 2 bērni jau ir beiguši vecākie, un šobrīd viens vēl mācās. Ar maniem bērniem bez gadiem. Es šeit arī mācījos. Un ar to pašu tagad man bērns mācās pēc manis jau viens otrs. Līvāna pirmā vidusskola priekš manis ir arī mana skola. Es viņā esmu mācījusies kādu laiku, un tagad mācās mana meita. Es domāju, diezgan lielu dzīves daļu aizņem viņa tādā manā dzīves skatījumā. Tātad pirmkārt tā ir mana skola. Šobrīd tā ir arī mana darba vieta. Visa mana ikdiena paiet vairāk šajā skolā šobrīd. Savā ziņā gaismas pils. Ko sarežģīti pajautājāt? Sāpes. Galvas sāpes lietas. Pirmkārtām skola, kurā mācījušies ir mani 3 bērni. Līvāna pirmā vidusskola ir mana skola, jo es te mācījos, es te guvu savas zināšanas. Tad aizgāju drusku pamācīties un tagad nododu citiem savas zināšanas. Vai Līvāna pirmā vidusskola? Pirmkārt, tā jau ir tāda smuka vieta, kur var atnākt arī kādreiz paballēties. Smuka vieta arī bērniem, kur mācīties. Smuka vieta, kur satikt labus draugus, labus sarunu biedrus. Un arī vieta, kur iemācīties arī kaut ko jaunu. Līvāna pirmās vidusskolas vecāku klubiņš jau 3 gadus ar prieku piedalās un organizē pasākumus, atbalsta un ir kopā ar lielo skolas saimi, jo skola ir tā vieta, kur mūsu bērni pavada vienus no nozīmīgākajiem savas dzīves gadiem. No maziem gabaliņiem veidojas liels, no mazām straumītēm liela upe. Tā katrs pieliekot savu mazo puzles gabaliņu, mēs veidojam lielo gleznu, mūsu skolu. Pievieno arī tu savu puzles gabaliņu šai gleznai.